Bērnībā es sapņoju par savu māju ar baseinu un kinoteātri. Diemžēl realitāte ir mazliet sarežģītāka. Bet neuztraucieties, es esmu Raitis un kopā mēs sapratīsim, kā tikt pie īsta mājokļa. Šajā atslēgu jautājumu sērijā no sapņiem nokļūsim reālajā dzīvē un parunāsim par naudu un kompromisiem. Ko, mīļā, esam atraduši mūsu dzīves stilam vislabāko variantu, tas ir dzīvoklis. Jā! Beidzot! Es esmu atradusi, manuprāt, ļoti labu variantu priekš mums. Paskaties ar 4 istabām un terasīti. Pagā, ko? Tu traka vai? Mēs varam atļauties labi terasi un lielo istabu no šitā visa. Nē, pirmais, kurš stāvs tas ir? Bet tu domā, par daļām netirgo? Es domāju, ka nē, kilogramos arī taču nē. Bet pirmais stāvs, es nezinu, kā par stāviem domā. Pirmajā stāvā varētu būt lētāk vienkārši. Jā, arī. Bet it kā forši arī uz jumta. Arī, jā. Primāri vajadzētu saprast nevis, cik man banka iedos, bet cik es varu paņemt no tāda sava ikmēneša budžeta perspektīvas. Kas ir tā naudas summa, ar kuras justos komfortabli katru mēnesi maksājot par kredītu maksājumu? Ja es pašlaik īrēju dzīvokli, un, piemēram, man ikmēneša maksājums par īri 300 eiro mēnesī, un es ar to jūtos ļoti komfortabli, tad iespējams tas ir tas līmenis, uz ko skatīties kredītu maksājumā. Kopējā vadlīnija ir sekojoša, ka ne vairāk kā 30–40% no maniem ienākumiem būtu jāaizņem kopējiem kredītu maksājumiem. Iegādājoties mājokli, primāri pievērs uzmanību lokācijai, jo tas visvairāk ietekmēs tavu dzīves kvalitāti un īpašuma cenu. Otrs jautājums pavisam noteikti arī ir saprast, ar kādām izmaksām es vēlētos rēķināties ikdienā, katru mēnesi. Ja tas budžets ir stipri ierobežots, tad ir jāskatās vai nu uz mazāku īpašumu, bet nevienmēr tas tiešā veidā ietekmē šīs komunālo un uzturēšanas izmaksas, tad vairāk ir jāstāsta uz energoefektīvu mājokli. Jo tam pašreizējos apstākļos uzturēšanas izmaksas ir krietni atšķirīgas un krietni zemākas nekā padomju laikos būvētos nerenovētos mājokļos. Mājokli iegādē var meklēt ar kādu speciālistu palīdzību vai darīt to pats dažādās interneta vietnēs un sociālo mēdīju grupās. Bet atceries, ka pasakaina cena nevienmēr ir arī pasakains mājoklis. Pievērs uzmanību sarkaniem karogiem. Lielā mērā, ja mēs runājam tieši par sludinājumu sadaļu, tad noteikti vajadzētu pievērst uzmanību kaut kādiem netipiskajām uzvedībām sludinājumos. Piemēram, superzema cena. Jā, līdzīgs īpašums par superzemu cenu, tas vienmēr rada kādas aizdomas. Bet, ja mēs runājam tieši par īpašumu sarkaniem karogiem, tad jāņem vērā, ja jūs izvēlēsieties iegādāties īpašumu ar kredītstarpniecību, būs nepieciešams vērtējums. Pat tad, ja jūs to nedariet ar kredītstarpniecību, es arī vienmēr ieteiktu veikt šo nekustamā īpašuma vērtējumu, jo 2 aspekti. Pirmais aspekts ir tāds, ka mēs iegūstam pārliecību par šo cenu, vai šī pašreizējā cena ir atbilstoša tirgus situācijai. Otrs, vērtējumā detalizēti tiek aprakstīts informācija par īpašumu. Diezgan bieži tas, ar ko mēs saskaramies, ir dažādas pārbūves veiktas mājoklī, kuras nav saskaņotas. Un tad ir jautājums, cik nozīmīgas viņas ir šīs pārbūves, un kādas sekas tas var radīt. Īpašumam sākotnēji vērtē lokāciju, un privātmājas gadījumā apskati arī plūdu karti. Savā sapņu mājokļu vīzijā noteikti iekļauj arī jautājumi par ikdienas izmaksām īpašumu uzturēšanā un komunālajiem maksājumiem, kas palīdzēs vieglāk izlemt par mājokļu izmēru. Sapņu mājoklis. Skaisti skan, bet ne visi sapņi ir reāli, un tas ir normāli, ka jāpieņem kādi kompromisi. Tāpēc, lai māju meklēšana būtu vieglāka, dodies pie bankām un noskaidro savas reālās iespējas. Tiekamies nākamajā atslēgu jautājumu sērijā.